Kino Eizensteins, Filmstudiju Mistrus Media, Kultūra Kapitāla fonds un Kultūra Elpa piedāvā sarunu par kino, cilvēkiem, filmām, rekvizītiem, kinokamerām, krāsām, naudu, mūziku un to, kas skatītājiem nebūtu jāzina. Jā, sveiki, tas ir raidieraksts Kino Eizensteins. Mums šogad bija divi lieli atskaites notikumi, un viens ir Splendid Palace 100 gadu jubileja, viens ir Forum Cinema 20 gadu jubileja un kino skatīšanās pieredze. Sarunā piedalās Splendid Palace mākslinieckā vadītāja un arī kino zinātniece Daira Aboliņa, kinozinātniece Dita Rietuma un Nacionālā kinocentra arī vadītāja, Forum Cinemas programmu vadītāja Elīna Liberte, Māja Kalniņa, Kinopunkts un es, Gins Grūbe. Lai arī mēs katrs pārstāvam dažādas institūcijas, tas noteikums ir, ka mēs šeit varam runāt, ko mēs gribam, un nevienam par to nekas nav. Bet, vismaz neuzreiz, jā. Bet es, lai būtu nedaudz tā optimistiskāk, es paskatījos 2023. Gada tā saucamo Nostradamus report, kas katru gadu tiek palaists Gēteborgas filmu festivāla laikā un kas pēta kino skatīšanās tendences, un tas pagājušā gadā publicētais bija vēl tāds samērā optimistisks. Tur bija teikts, ka pēc 3-5 gadiem mēs tikai uzzināsim, kā kinoteātru izplatīšana ieklausies kaut kādā plašākā pilnmetrāžu filmu ainavā pašreiz pagaidām, ka šobrīd ir tāds datu uzkrāšanas periods, lai visi saprastu, kas īstenībā notiek, un visiem vajag saglabāt mieru un nogaidīt. Šodien Screen Daily publicēja, ka nākamā gada globālais box office saruks pa 5%. Kas ir tas, kā jūs balstoties uz to, ko jūs redzat vai skatāties, kā jums liekas, kas notiks tajos 3-5 gados tālāk? Es domāju, ņemot vērā, ka globālais box office vismazāk attiec uz arthouse kinoteātriem, tad varbūt Elīna kaut kādā. Box office, vismaz Latvijas tās prognozes rāda, ka viņš tikai pieaug. Varbūt mums ir vairāk kaut kā tā cena, kā saka, bišķīt pieauga, lai kompensētu to skatītāju kritumu. Tā kā, mēs arī neprognozējam, ka tas box office vismaz Latvijai nākamgad ir saruks. Visdrīzāk viņš pieaugs, un arī šie pirmie dati, kas ir par janvāri, novembri, ieskaitot, liecina to, ka par 19. gadu, pret kur mēs arī ļoti visi skatāmies un salīdzinām sevi, jo tas ir gads, pirms notika Covid un visas krīzes kari, tad ir pieaugums skatītājiem plus 26%, kas ir diezgan pozitīvs signāls, kad atvesaļojas kino industrija, kinoteātri un vispār skatītāji. Tā kā, man grūti komentēt, bet es teiktu, ka drīzāk nē, ka šai liktē jāiet tur uz augšu, viņa nebūs ļoti stāva, bet lēnām, pakāpeniski vajadzētu tai masai augt. Un pēc 3 gadiem, kas būs? Pēc 3 gadiem ļoti grūti pateikt, kas būs. Bet noteikti jāņem vērā to, ka kinoteātriem ir jāiegulda un jāiet līdzi kinotehnoloģijām. Tas ir tāds vispārīgs tendence, kad mums ir jākonkurē ar šo te mājas kinozāli un savā ziņā jāapgreido kaut kādā ekrāni, kaut kāda pieredze jāpapildina ar šīm tehnoloģijām, lai tas neaizstātu mājas un straumēšanas platformas. Tas ir viens. Tā investīcija, tā pieplūde industrijai noteikti, es teiktu, ka noteikti būs visus šos 3 nākamos 5 gadus un droši vien viss tālā nākotne. Splendid Palace arī tuvojas 2019. gada rādītājiem, tā kā, ja tas mums ir tāds ceļstabiņš, tad no šī viedokļa, publika ir kinoteātrī, vai mēs gribētu, lai viņi ir 2 vairāk. Es domāju, ka šādos kinoteātros, kas līdzinās kaut kādam
kas ir Splendid Palace spēks, un arī tur, protams, teikt, ka kādreiz uz katru seansu 2 reizes dienā tiks aizpildītas 563 vietas, kas ir kinoteātra lielajā zālē. Tas ir ļoti, ļoti naivi. Tas ir savādāk prognozējams kinoteātris, kurā aizvien vairāk un vairāk būs. Tas ir tas biznesa modelis, kam Splendid Palace 1923. gadā tika izveidots, zāles aptveres viedokļi ir beidzies. Jā, bet arī to nevar salīdzināt ar 1923. gadu, kad kino bija atrakcija. Tas bija vienlaikus cirks, vienlaikus koncerts, vienlaikus kordebalets. Jo Elīna ir cita biznesa modeļa jau pārstāve. To nevar salīdzināt. Es neesmu dzīvojis nekad 1923. gada modelīs. Kā vēsturniece. Bet kā vēsturniece, jā, šāds modelis ir iespējams tad, kad mums ir ļoti... Mums ir izpārdotas zāles uz atsevišķiem notikumiem, un šie notikumi ir mūsu mērķis, kad mēs pierādām cilvēkiem, cik ir brīnišķīgi būt piepildītā zālē, tur vienlaicīgi reaģēt uz filmu, skriet ārā, klapēt durvis, izlaistīt vīnu, ka tas viss pieder pie šī vakara notikuma. Bet 563 vietas, tā ir ļoti liela zāle, ja mēs neorientējamies uz majoru produkciju, un tas Splendid Palace tā nav. Un tas pagaidām arī tā nav plānots, pagaidām arī nav domāts par popkorna ienešanu kinoteātrī, tā kā pagaidām mēs joprojām turamies pie formulas, ka Splendid Palace ir notikumu kinoteātris. Jautājums, ja visi piedāvā notikumus visapkārt, cik cilvēki ir maksātspējīgi, cik viņi var atrast vakarus šim apmeklējumam, bet tas nemaina formulu. Skaidrs, man liekas, ka ir jebkuram skaidrs, mēs visi kinoteātri ir jaunas paradigmas priekšā. Bet kādas? Jā, kādas, pie tā mēs pašlaik, kā teiktu kultūras ministre, pie tā mēs pašlaik strādājam. Jā, mēs tagad tiešām strādājam un domājam. Jā, mēs domājam, skaidrs, ka nekas neapdraud kinoteātra Splendid Palace lielo zāli un tās lielo ekrānu, kuram tagad ir arī, kā mēs zinām, jauns projektors, labākais no labākajiem, kāds pašlaik ir iespējams. Mēs eksperimentēsim arī ar seriāliem. Mēs jau eksperimentējām, jā. Mēs eksperimentēsim arī citiem formātiem un skaidri saglabājot kā sirdi, kā galveno laukumu šajā brīnišķīgajā zālē lielo ekrānu. Es te gribu bišķiņi iespraukties pa to Nostradamus nolemtības pilno, kas... Šis jau vēl bija tāds optimists. Jā, bet, ja mēs runājam par to daudzkārt jau piesaukto 2019. gadu, kas ir pēdējais pirms krīzes un pirms Covid gads, tad, ja es precīzi atceros, tad šis Eiropas kino vēsturē un kino apmeklējuma vēsturē bija visu laiku visveiksmīgākais gads. Tas attiecās uz pēdējiem 30 gadiem. Tātad 2019. gadā pēc Eiropas audiovizuālas observatorijas datiem Eiropas kino apmeklējuma tirgus sasniedza visaugstāko punktu, kāds jau kad ir bijis. Tātad, ja mēs jau kaut kur varam salīdzināties ar 2019. gadu, tad tas nozīmē, ka īstenībā viss ir daudz labāk nekā varēja cerēt un domāt. Un man acu priekšā ir dati par 23. Tātad
patreizējā 2023. gada 11 mēnešiem, kuros Latvijas kino tirgus lielums ir 1,8 miljonu skatītāju, tātad 1,8 miljonu kino biļešu ir nopirkt šā gada 11 mēnešos. Uz ekrāna ir izlaists 197 filmas, un pagājušā gada rezultāts ir jau pārsniegts. Un līdz ar to arī ir pieaugums 26% apmērā gan skatītāju skaita ziņā, gan 28% apmērā kases ieņēmumu ziņā. Tas ir salīdzinot ar pagājušo gadu. Tā kā būtībā es domāju, ka tam pesimismam tādam forsētam galīgi nav vietas, jo viss varēja būt daudz sliktāk. Jo atceraties, ka mēs visi sēdējām Zoom sesijās nebeidzamās Covid laikā, taču bija prognoze, ka cilvēce nekad vairs neatgriezīsies kinoteātru. Kas tik nav dzirdēts un runāts tā kā, cilvēce ir atgriezusies kinoteātros. Jā, cilvēce arvien vairāk patērē platformu piedāvājumu, globālo, visdrīzāk arī lokālo, par lokālajiem es nezinu. Tas satura apjoms pieaug un visu patērē arvien vairāk. Visu patērē arvien vairāk, un acīm redzot tā jaunā paradigma, nezinu, vai mēs viņu te uzzīmēsim vai nē, tad acīm redzot ir kāda tāda sadzīvošana starp dažādām platformām. Kinoteātris, nosacīt mēs kinoteātri varam dēvēt par platformu, tā ir klasiskā kino izrādīšanas vieta, bet kinoteātrim šī vieta būs kaut kā ļoti sensitīvi reaģējot uz izmaiņām arī tajā platformu piedāvājumā un arī reaģējot uz skatīšanās, arī daudz piesaugtajām skatīšanās paradumu maiņām. Bet es saku, tas nenozīmē, ja mēs dragājam Netflix no rīta līdz vakaram zilu zaļu palikdam, tas nenozīmē, ka mēs negribam varbūt vienreiz mēnesī aiziet uz kino, kur ir citi cilvēki. Tas no tiem 1,8 miljoniem katrs Latvijas iedzīvotājs vismaz vienreiz gadā aiziet uz kino. Jā, to nevar teikt. Varbūt kāds aiziet 10 reizes un kāds neaiziet nevienu reizi. Jā, mēs nevaram teikt, ka visi Latvijas iedzīvotāji vienreiz gadā aiziet uz kino. Mēs varam runāt par 1,8 miljoniem nopirktu kino biļešu. Tas būtu precīzi, kā man kādreiz sarāja slavena socioloģija Latvijā. Mēs nevaram teikt, ka visi Latvijas skatītāji ir aizgājuši kino. Vienkārši ir nopirkts tik un tik kino biļetes. Un kas, Maija, jūs sākāt arī pirms pandēmijas visaktīvāk savu darbību, atvērāt, man liekas, ka vairāk kā 100 vai pat 200 reģionālos rādīšanas punktus, un kas notika ar šiem punktiem? Viņi joprojām funkcionē, joprojām darbojās, bet ne tā, kā tas bija tajā brīdī, kad bija jāizrāda 100-gadas filmas. Bet arī, es domāju, tas nebūtu tā kā korekti salīdzināt, tagadējos rezultātus ar to laiku, kad mēs rādījām šīs 100-gadas filmas. Jo tajā brīdī arī katrai filmai, kas nāca ārā, viņai bija ļoti spēcīga kampaņa. Un lauku reģionos tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai tas skatītājs būtu. Ir svarīgi, kāda ir apkārt tā kampaņa, kāda ir informācija, sākot ar Latvijas radio, beidzot arī ar reģionāliem mēdījiem. Un jāsaka, par to 100-gadas programmu bija ļoti, ļoti liela interese. Bet viņi mums iedeva datus. Tā gada beigās mums bija kaut kādi cipari, un 17., 18., 19. tie bija tādi visjaudīgākie, un tur bija skatītāju skaits virs 100,000. Vai tagad mēs varētu, gada laikā, vai tagad mēs varētu uz to cerēt, es nezinu, vai tas ir iespējams, ar biļetēm šādu, vai mēs varētu pacelt kaut ko tādu, jo mēs jau nepārstāvam kinoteātrus. Tās ir kino demonstrēšanas vietas, kas tomēr nepiedāvā tādu kvalitāti un tādu izpildījumu, ko var nodrošināt kinoteātris. Bet neskatoties uz to, es domāju, tas demonstrētāju interesi un vietu skaita ziņā, tas ir pielīdzināms kā vienam izkaisītam kinoteātrim, kas tomēr zināmu skatītāju skaitu savāc, un tas kino, viņš ir pieejams cilvēkiem visā Latvijā. Tā kā... Bet tas ir kaut kāds pavisam tāds pēdējo laiku, labi, sauksim to par biznesa modeli, bet Fórum Cinemā rodās pirms 20 gadiem, kas sanāk apmēram, kas ir Latvijas vēsturē pēc krīzes, pirms krīzes.
situācija, un jums ir pilnīgi savādāks tas modelis. Un tas, es skatījos, ir šis European Cinema pētījums nesen publicētājs, kur arī ir šī diskusija par to, kas tad ir vispār kinoteātris kā institūcija šobrīd. Un vai tas nav kaut kas tā pati līdzīgā saruna, kas pirms laika bija gan par grāmatnīcām, gan par bibliotēkām. Vai bibliotēkas vairāk ir tikai vieta, kurās lasa grāmatas. Dāra jau ieminējās par to, ka popkorns ir nākamā stadija, kas parādīsies Splendid Palasā. Es ieminējos, ka tā ir nākamā stadija, kas jautājums ir par to, vai kinoteātra saturs un funkcijas būtiski mainās, nekā tas varbūt ir bijis iecerēts tās mājas, ceļot, atverot un tam līdzīgi. Vai tās kļūst par kaut kādu trešo institūciju? Teiksim, ir divi tādi novirzieni. Pēdējā laikā mēs esam spējuši adaptēties visām krīzēm, kas saistīts ar filmu saturu, kad kādas lielas filmas tiek aizbīdītas uz citu gadu, kā piemēram Kāpa, un dēļ šī aktieru streika Holivudā. Bet spējam kaut kā pielāgoties, bet tas, protams, ir tāds, kā saka, tas pušs tomēr nāk starptautiski. Un, kā piemēru var pieminēt Taylor Swifts koncertu, kas oktobrī iznāca ļoti veiksmīgi. Un viņa savā ziņā parādīja, kā var, un ka to var tiešām tik augstā līmenī uztaisīt ļoti kvalitatīvi. Un ir fani, kas nāk entās reizes uz šo koncertu skatīties. Tā ir pieredze, tā ir lieliska pieredze izbaudīt kaut ko tādu, jo viņi nevar atļauties aizbraukt uz īsto koncertu kaut kur ārpus Latvijas. Un mēs kaut kā adaptējamies ar šo saturu, kas ienāk, kas ir alternatīvs, kas nav varbūt kino tāda klasiskā filma, bet tas pats arī var pieminēt klasikas, kas mums ir šogad ārkārtīgi veiksmīgi aizgājuši. Un tā, kad jāliek klāt, ir viens pēc mājās seans, tāpēc, ka vienkārši nesaprot. Tu vairāk reducējies to, ka kinoteātra iespējas augt ir caur to saturisko piedāvājumu, ko projicē uz ekrānu. Jā. Alternatīvais bet jautājums arī par to, kā iemanto pilnīgi citas funkcijas. Kļūst par... Saturs šobrīd ir dievs. Es teiktu tā. Ja jums ir liela, spēcīga filma, tad jums ir saturs, un publika to pamanīs. Un jūs viņai palīdzēsiet to pamanīt, un viņi to pamanīs, ja jums nav filmu. Un šādi posmi mums visiem ir. Pasaulē gadā saražoja vismaz pirms pandēmijas ap 10,000 spēļu filmām. Mums ir daudz filmu kopumā. Diemžēl latvieši ir ļoti neieinteresēti. Konservatīvi savās izvēlēs. Jā, viņi ir ļoti neieinteresēti nezināmu autoru filmās. Piemēram, man liekas, ka skatītājiem par skatītāju hītu bija jākļūst igauņu filmai Melnās spirts māsība, ko izlika, tā kā karsti izdevās izlikt uzreiz viņu pēc festivāla, kad festivāla gāza riņķī, Rīgas starptautiskā filmu festivāla ietvaros, viņi gāza vienkārši riņķī to seansu. Un pēc tam mēs izlikām, un tā publika tomēr tā kā, tas jau tāds parasts tagad seans, un vai tad obligāti, un vai tikai tas nav pārāk par sievietēm, un tā. Un, vārds sakot, tas, kam vajadzēja notikt, ka viņam vajadzēja paķert to filmu un noticēt igauņu filmai, viņi ļoti konservatīvi, kā pieminēja Dita, ļoti konservatīvi publika, kas nav festivāla publika. Tu domā, ja būtu franču filma, tad būtu labāk gājis? Nevienīgi. Es teiktu tā, ka man liekas vispār, kas nav angļu valodā, tam visam saturam man diemžēl problēmas. Tāda ļoti liela komerciāls panākums iegūt vai atpazīstamība. Ir grūti. Varbūt franču filmas ir izņēmums dažreiz. Jā, bet šeit ir runa, tas, ko tu dari, runa specifiski par dokumentālo kino. Un tagad ir divas tēmas, mēs varam apskatīt. Vai tas ir runa par dokumentālo kino, kurš it kā pasaulē uzplaukst, bet jautājums, vai viņš uzplaukst kinoteātros,
Un šeit ir otrs jautājums par to, vai mēs uzskatām igauņu un lietuviešu filmas par tām, uz kurām mēs gribam iet. Ja es drīkstu iebāsties. Pirts māsība, vai kā tā latviski tulkojās, viņa patiešām ir Eiropā redzama. Viņa ir visos kinoteātros šobrīd. Londonā, Berlīnē. Viņa izplatīšanā ir visos kinoteātros. Es gribēju no tā Baltijas skata punkta. Mēs esam atraduši pēdējo 30 gadu laikā skatīties gan igauņu filmas, gan lietuviešu filmas. Protams, sensenajos laikos, Padomju Savienības laikos šāda tradīcija bija, un bija arī spēcīgāk, man liekas, tā Baltijas kino identitātes apzināšanās no skatītāja puses. Ja? Tagad mēs varam teikt, ka ir ļoti spēcīga Baltijas kino identitātes apzināšanās no industrijas puses, ir ļoti daudz kopražojumu, tiek daudz un intensīvi strādāts dažādos projektos, kas ir tendēti uz Baltijas kino atpazīstamības veicināšanu, starptautiski, tas viss darbojās, bet tas vājākais posms joprojām ir, kā pārliecināt Latvijas skatītāju skatīties igauņu filmas, kā lietuviešu filmas atvainojas, un tas pats notiek arī otrādi, kā pārliecināt igauņu skatīties latviešus, lietuviešus, tur ir tikpat slikti rezultāti. Es nesaukšu nosaukums, bet, piemēram, nacionālajam hitam, kam ir Igaunijā, teiksim, 100,000 skatītāji, Latvijā varbūt 3,000 skatītāju. Un otrādāk, latviešu nacionālajiem hitam, kam ir 100 un vairāk tūkstoši skatītāji, Igaunijā vai Lietuvā var būt 800 skatītāji. Tie ir visi reāli piemēri no pēdējo 10 gadu kino, Latvijas kino. Tu pieļauj iespēju, ka tas kaut kāds ilgi un sen jau apspēlētais ideja par zīmolu Baltijas kino, ka tas ir kaut kas tāds, uz ko var būvēt filmu promociju gan pasaulē, gan arī patiesībā Baltijas iekšienē. Jā, bet šobrīd tas vairāk darbojās starptautiski, tas darbojās kā tāds eksporta zīmols. Vietējai publikai Baltijas kino zīmols šobrīd, man liekas, nestrādā vēl joprojām, nestoties uz to, ka pēdējos gados ir pamatīgi uzlabojusies tas, ko piedāvā Latvijas televīzijā, arī kā filmu piedāvājumu, gan starptautiskās filmas, gan arī kino klasika, gan arī laiku pa laikam parādās Baltijas filmas, bet tomēr tam visam vajadzētu būt vēl intensīvāk, jo to pamata auditoriju, es domāju, ka var pieradināt ar sabiedriskā medija piedāvājumu. Tātad, ja mēs regulāri rādam igauņu lietuviešu filmas, mēs sākam to pieņemt. Vispirms televīzijā, un tad viņi aiziet ar laiku uz kinoteātru. Labi, man nav nekādu tādu datu, lai es teiktu, ka tā ir vienīgā patiesība, bet kaut kā intuitīvi man šķiet, ka tas ir tas ceļš uz to skatītāju. Tas, ko kinocentri 3 valstu dara, jau 6-7 gadus mums ir šīs Baltijas kino dienas, bet tas ir viens lokāls fokusēts pasākums augusta laikā, kad jaunākās Baltijas filmas izrotē caur trim valstu galvaspilsētām. Un tad, kad mēs to izdomājām, es atvainojos, ka es te pakustināšu mazo astu slipiņu, nebija tā, ka igauņi bija baigi laimīgie un tā, kas viņas nāks tur mums skatīsies, kāpēc mums to vajag. Bet, pamazām tas viss ir aizgājis, šāda fokusēta pasākuma ziņā, bet tas ir viens fokusēts pasākums. Piedošana, bet mēs šis Baltijas filmas pagaidām rādam par brīvu ditu. Protams. Pateicoties finansējumam, pagaidām, un tāpat par brīvu mēs tikko rādījām pilnīgi gandrīz pārpildītās zālēs jauno itāļu kino. Un, tad iznāk tā, kad ir vispirms tie cilvēki ļoti nopietni jāpieradina pie tā, ka viņi zina, ka tas piedāvājums, kas tur ir, viņus ir interesējis jau 2 vai 3 gadus. Tā vecā patiesība par brīvu neko labu nepiedāvāja. Kino ziņā tā nav, jo visi tie brīvdabas seansi, brīvpieejas seansi, biļetes tiek izņemtas 100%. Nē, man liekas, ka ļoti labs tas saturs ir ļoti interesants. Es nezinu, neviens, kurš saprot, ir divas mērķa auditorijas. Viena ir mērķa auditorija, kur ņem visu, kas ir par brīvu. Tā, principā, tā kā nav paliekoša kinoteātrī, jo viņi neatgriezīsies uz filmām, par kurām būs jāmaksā nauda. Bet viena daļa ir cilvēki, kuri interesējas vai par Lietuvas kultūru, vai par
itāļu kultūru. Un tas ir ļoti aizkustinoši, ka zālē, piemēram, ir kaut kādi 20% cilvēku, kuri spēj uzdot jautājumus itāļu valodā. Tātad viņi veido jau kaut kādu savu kultūras diasporu. Kopienu. Jā, kopienu, un šie cilvēki ir gatavi atgriezties arī uz citām filmām, ja atbilstoši viņas tiek marketētas. Tas bija arī tajā European Cinema pētījumā minēts, ka tas ir vienīgais veids, uz ko visi tie 300 aptaujātie kinoteātri cer Eiropā, ka viņi kļūst par kopienai būtisku institūciju. Un tad ir jautājums, ja tās kopienas ir dažādas. Tā ir kopiena, Cēsīs Varakļānos, vai tā ir kopiena Rīgas pilsētā itāļu valodu mīlošai sabiedrībai. Labi, ne tikai itāļu, arī latviešu valodu mīļošai. Nē, bet tas vienkārši iezīmē to kopīgo uzstādījumu par to, ka mēs visu laiku runājam, ka auditorijas segmentējas, fragmentējas un sadalās ar vien sīkākās dažādu veidu, attiecībā uz formātiem. Bet šeit, ja mēs runājam par kinoteātriem, vai mēs arī varam teikt, ka arī tur tās auditorijas tad segmentējas. Daudz fragmentējas, daudz tādās sadalītākās nišās. Kā ja ekrāni ir 2 vai ja ekrāni ir 10, kādā veidā, ko iesākt ar šo kopīgo tendenci? Ka auditorija sadalās arvien vairāk dažādās interesēs. Ja ir 10 ekrāni, tā ir cita problēma. Ja ir 2 ekrāni, 14 ekrāni. Jā. Bet arī tur ir jādabū pilnas zils. Protams, jā. Ja ir 2 ekrāni, tas ir cits stāsts. Tad ir, protams, jādomā par to, kas ir lielajā zālē un kas ir saucamajā mazajā zālē, kurā ir 206 vietas. Tātad kā mēs sadalām šīs auditorijas, vai mēs precīzi prognozējam, jo dažkārt tie, kas ir mazajā zālē, būtu bijuši 3 reizes laimīgāki, ja viņiem būtu šis seans lielajā zālē, kur viņiem uzreiz ir svētku sajūta. Bet skaidrs, ka šobrīd ir daudz precīzāk jāstrādā uz mērķa auditorijām, kuras ir patiesībā ļoti atsaucīgas, viņas tikai vajag sasniegt. Protams, ka mēs nerunājam šeit par to, ka tur, piemēram, itāļu diaspora varētu nākt uz kinoteātri 2 nedēļas pēc kārtas. Viņi var 4 dienas atnākt, bet ne 2 nedēļas pēc kārtas. Tātad mums ir par to jādomā. Ka cik daudz no šiem cilvēkiem, kas ir reāli ieinteresēti un kuriem vajag šo kultūru šajā valodā, protams, tur ir arī daudz studentu, kuri skatās angļu, tā kā itāļu valodā ar angļu subtitriem un tam līdzīgi. Tādā veidā mēs šīs te mazliet paplašinam šo. Bet tas sāk izklausās, ka kino kļūst par tādu publiskās diplomātijas izpausmi, ja? Ļoti man patika šis apzīmējums. Tas tā arī. Ja to organizē vēstniecības. Kinodiplomātijas. Jā. Nē, protams, ka. Saproti, kā Splendpols. Bet ar kādām nišām jūs strādājat? Nišas auditorijā. Principā. Kā, un tā jau es tev visu izstāstīšu, kā un tam līdzīgi. Ja? Bet tas, tā nav tāda ļoti publiska saruna. Mums pat nav ar ko dalīties, jo nav neviena līdzīga prototipa Rīgā šim kinoteātrim Splendid Palace. Var dalīties, tad jau tas nevar noskatīt. Okay. Bet skaidrs, ka principā, lai kā tas arī nebūtu, Splendid Palace zelta iespēja ir latviešu valodā kino, Latvijā radīts. Un to saka arī straumēšanas platformas. Jā, droši vien. Un tātad mēs šobrīd esam tātad uz viena galda vai uz viena ceļa ar platformām. Šo situāciju mēs vēl neesam īsti atkoduši, tā var teikt, vai mēs esam pretinieki, vai mēs varam iet pa vienu ceļu. Mēs esam ļoti aktīvā procesā, lai mēs padomātu par to, domājam par to, ko nozīmē, ja platformām interesē šis pagaidām pats viņas saturs. uzvedās kā konkurenti jums? Pagaidām nē. Es domāju, ka platformas šobrīd ir... cīnās par kino logiem, jā. Pagaidām platformas cīnās savā starpā, mazā ekrāna platformas, kurai būs pirmā roka, kurai būs otrā roka, kurai nebūs nekāda roka uz šo seriālu, piemēram.
piemēram, bet pagaidām lielais ekrāns ir, tas ir piedāvājums, saproti? Tas ir kaut kas, tas nav šobrīd tieši es tev gribētu teikt, ka tas, ka kaut ko rāda mazajā ekrānā, nav ārkārtēji konkurence tām, ja šo projektu rādīt uz lielā ekrāna. Paralēli, vienā laikā? Jā, kaut vai paralēli. Kaut vai paralēli. Jo tāpēc, ka tie, kas skatās vienā ekrānā, viņi neskatīsies otrā vai kā? Viņi, protams, nenāks divreiz skatīties. Tad ir jābūt, tās ir tādas īpašas filmas, kuras cilvēks skatās 2 reizes. Bet tas, ka mums jau ir ārkārtīgi daudz piemēru, jūs paši producenti izlaižat filmu uz 2 nedēļas kinoteātrī un tad jau sākat rādīt platformā. Tātad mēs skaidri saprotam, ka tie, kas gribēja skatīties platformā, viņi jau pārvirzās pie jums. Bet pirmo reizi, bet atgriežamies pie pirmo reizi, man liekas, tas bija Dita neļauj samalot, bija Kannās, manuprāt, kādā 17. gadā, kad iznāca Meirovics Stories. Netflix filma tika parādīta konkursu programmā Kannu, un toreiz bija diskusija par to, kāpēc tas vispār notiek, kā kaut kas tāds ir pieļauts, jo tā Kannu, tā Francijas distribūcija paģēra, lai vismaz filmu laikam vai festivāla noteikumi paģēra, ka ir 7 mēnešu kino loks. Tas ir ļoti specifisks piemērs, un arī, protams, lielās Eiropas valstis ir daudz savažotāks arī savos normatīvajos aktos, jo ja es nemaldos, tai pašā Francijā vienkārši tie izplatīšanas logi vienkārši ir definēti, ierakstīti likumā, ja, kas ir, tā ir tradīcija. Tā ir tradīcija lielai industrijai, un tā tas ir, un arī Cannes festivāls vienmēr ir bijis specifisks ar to, ka pateicoties šiem kino izplatītājiem, tradicionālajiem kino izplatītājiem, viņi ir nogriezuši saites ar platformu producēto kino pamatā, jā, tātad visas Netflix filmas tagad savus pirmizrādes eleganti svin Venēcijas festivālā un tad pat taisno aizsoļo uz Oskariem. Kannas tagad, kopš tā 2000, laikam tas bija 17. gads, bišķi koži nagos un tagad mēģina flirtēt ar Apple TV un mēs zinām, ka Skorsēzes Mēnesis ziedu slepkavas bija Kannās, tagad tas ir kinoteātros, bet šī filma beigs savu dzīvi vai turpinās savu dzīvi Apple TV+, jo galā Apple TV+, tur ir ieguldījuši ne vairāk, ne mazāk kā $200 miljonus. Apple TV viņi nonāca uzreiz pēc Kannām, taču ne? Tur ir sarežģīts stāsts, var sakot, Skorsēze sakonfliktēja ar Hollywoodu. Un Holivudas lielā studija norāva finansējumu, Skorsēze atrada trūkstošo finansējumu, kas bija ārprātīgi milzīgs, Apple TV aizgāja uz šo ļoti unikālo dīlu, ka viņi iegulda naudu, bet atšķirībā no Netflixa, kaut kādā noteiktā, kā Netflix uzvedās kaut kādā noteiktā posmā, viņi ir toleranti kino izplatīšanai, un arī Cannes laikā bija daudz un gari raksti par šo tēmu, ka šis ir unikāls piemērs, kā var būt tāds auglīgs sinerģijas starp lielu platformu un klasisko kino izrādīšanas modeli. Tā kā tāds case study vai gadījuma izpēte, šis ir ļoti interesants piemērs. Ja? Mēs zinām arī Napoleons, tas arī tūlītās, ne tūlīt, viņš droši vien būs pēc Oskariem, ja? Jo viņi noteikti līdz tiem Oskariem. Tas ir, ko Dāra saka, var pastāvēt paralēli. Jā, interesanti, kad arī Napoleons tas, ko platforma piedāvā garāku režisoru versiju šai filmai. Mans būtu jautājums tāds, vai Dita jau aizskāra, vai arī mums būtu jāparedz Latvijas likumdošanā, ka mēs, piemēram, definētu, ka kino loks ir 6 mēneši vai 7 mēneši, kā Francijā. Tas ir senils likuma punkts, ko sen viņi cieši, un droši vien būs jau izmainīšanas procesā, un es domāju, ka tas nav. Mēs esam mazi, fleksibli, un mums ir dažādas likumiskas važas, bet nevajag vēl šādas absurdas važas sev uzkraut. Pilnīgi citā tehnoloģiskā periodā. Pietiks jau ar to, ka producenti izdomās, cik lielu logu viņi katrai filmai atstās. Vispār jums tad nav problēma. Plāns viņš, ka ir.
Tas noteikti ir svarīgs. Ir dažādas auditorijas, varbūt Emīlija bija ļoti labs piemērs, kur nebija tik svarīgi, kad viņi iznāk tetā vai kaut kur citur, bet piemērs ar LMT seriālu kolektīvs, kur skatītāji nebija, jo viņš bija paralēli ar platformu un tā auditorija, viņi ir ļoti ok ar visu jauno tehnoloģiju, viņiem nav problēmas samaksāt šo saturu, vai arī viņiem viņš vispār būtu pienāks bez maksas, ja viņš ir LMT klients, un tur nebija skatītāji. Varbūt tas ir arī cits iemesls tam, tas nav tikai tāpēc, ka, vismaz mēs rādot reģionos filmas, mēs neesam ieraudzījuši to, ka tas varētu kaut kā kaitēt skatītāju skaitam, tas, ka vienlaicīgi filmas ir arī platformās. Un tāpat tās mēs neesam ievērojuši tās saistības, ka tāpēc kinoteātros būtu mazāk skatītāju, ja vienlaicīgi viņi iet arī uz kultūras namiem, jo tās ir divas dažādas tā kā auditorijas. Te varbūt arī jāskatās, varbūt tā maksātspēja arī varbūt, un tās tehnoloģijas, pieejamība un vispārējais. Bet to mēs redzējām ļoti labi ar kolektīvu. Bet kas tad ir optimālais kinologs, ko jūs modelēt, lai tas jums ir interesanti? Minimālais ir 2 nedēļas, bet tas ir ļoti maz. Tas ir ļoti maz, jo tāpēc, ka platformas sāka intensīvu kampaņu un tad reklāmas kampaņu savam, tas ir par maz. Es teiktu, es šobrīd saku nepārbaudītus faktus, bet es teiktu, ka tās ir 6 nedēļas, kas būtu, tad tas būtu kaut kāds brīdis, kad tā publika tiešām viņi grib būt informēti par šo notikumu, kino notikumu pirmie. Ir arī tāda daļa cilvēku, kuriem... Bet tas, jūsuprāt, ir mārketinga instruments šobrīd platformām, jo mēs arī redzam Netflix savus izlaiž filmas Amerikā, piemēram, kinoteātros. Nedēļu pirms tam specifisko dažos ārkārtas kinoteātros viņi parāda. Jūs sakat, ka kolektīvs un vēl citi piemēri Latvijā, ka platformas ir sākuši savu izplatīšanu caur jums, ja tad tā sanāk. Ir kolektīvs, piemēram. Pasaules piemēri ir tādi, ka tas vienmēr palīdz izrāda kinoteātrī, šis ekskluzivitātes loks, ka filma gūst atpazīstamību, viņi iesildās ar skatītājiem, ja viņi ir uzaudzējis kaut kādu masu, un tad viņa ir platformā, un tad viņai ir stipri veiksmīgāki arī rezultāti platformās, nekā ja viņa nebūtu izgājusi kinoteātros. Ir kaut kādi pāris piemēri, kas bija pirms 2 gadiem, kur lielās studijas saprata, ka tas tomēr ir veiksmīgāks modelis. Kinoteātris vispirms ar savu logu, un tad ir viss pārējais. Varbūt, ka es neesmu precīzi tajā apgalvojumā, bet es saprotu, ka Netflix arī strādā jau ar daudziem projektiem tieši kinoteātros vispirms, un es pat esmu dzirdējusi apgalvojumu, ka viņiem ir savi kinoteātri. Jā, viņiem ir savi kinoteātri, viņi arī tikko norestaurējuši vienu vēsturisku kinoteātru Losandželosā. Netflixā ir brīnišķīgi 10 minūšu tāda dokumentāla filma par šo kinoteātru, visu var apskatīties, bet viens no iemesliem, un varbūt tas pat ir lielākais iemesls, kāpēc viņiem vajag šos kinoteātrus. Tā ir kvalificēšanās Amerikas Kinoakadēmijas balvām. Tu nevari kvalificēties, ja tu neesi savu filmu izrādījis kinoteātros. Līdz ar to, vai tur ir stratēģija publikas iesaistīšanai, vai tomēr tur to ir arī šis Oskaru faktors, kas viņiem ir nenormāli svarīgi, jo viņiem vajag tos ordeņus, viņi šausmīgi tos ordeņus grib, viņi šausmīgi cenšās, un tā kā tur ir, tas būtu, es domāju, 50% uz 50, varbūt ne tik daudz tās izplatīšanas stratēģijas, cik tas, lai to atzīmējies, ka es ar šo filmu, es iešu ar filmu Maestro uz Oskariem, un tā filma ir bijusi pirmizrādīta Venēcijā, un tad ir bijusi tajā mērķētā izplatīšanā lielās Amerikas pilsētās. Jā, bet tas neatiecās uz Romu. Viņi pirmo reizi Ņujorkā iegādājas speciāli kinoteātri, lai Korona Roma varētu pretendēt Oskariem. Tas ir 5. avēnijas galā, tur pie tās smukās viesnīcas ir tāds maziņš kino. Ne, bet tas nozīmē, ka tādu tendenci iezīmē, ka platformas varētu kļūt pašas nākotnē par kinoteātru īpašniekiem, ka tas ir tas viens no... Jā, un arī Amerikā tagad viņiem tas likums ir atcelts, kad arī izplatītāji studijas var savus kinoteātrus būvēt vai celt vai pirkt, un
rādīt, jo viņiem tas bija daudz. Tas bija kopš, man liekas, 20. gadsimta 40. 50. gadu mijas, kad bija tas tika pieņemts antimonopola likums un kino ražošana tika nodalīta no kinoteātru īpašnieku status, tā kā tas bija tāds vēsturisks pagrieziens, kas pielika punktu klasiskās Holivudas arī tai sistēmai. Jā, kas notiek ar Eiropas kino, jo viena no tām, un arī ar ārkaus kino izplatīšanu, jo viena no prognozēm pandēmijas laikā, kad sāka prognozēt, kas tad notiks tālāk, bija, ka izdzīvos lielās blockbuster filmas, tās kļūs mazāk, ko ražos lielās studijas, bet vissmagāk klāsies tieši ar ārkaus filmu izplatīšanu un Eiropas ārkaus filmu izplatīšanu. Tagad ir pagājuši 2 gadi, mēs varam jau kaut kādus secinājumus izdarīt. Vai tad ar blockbusteriem ir smagi? Jā, protams. Jo tie neiznāca dēļ scenāristu streika. Droši vien, ka ar mega lieliem blockbusteriem, kā Oppenheimers un Barbie, viss ir kārtībā. Gan jums, gan arī mēs zinām, ka ir atsevišķi, Splendid Palace paņēma vienu no šīm filmām. Es zinu, kā Auseklis, kas arī ir definējis sevi kā mazu arthouse kinoteātrē Eiropas cinemas tīklā, paņēma pat abas filmas. Bet skaidrs, ka šobrīd visplānāk klājas viduvējām, jeb B kategorijas Holivudas blockbusteriem. Teiksim tā, filmām, kas nav mākslas. Arī pie mums? Jā, arī pie mums. Jā. Nosaukumu vienu. To viņi varbūt būtu gatavi skatīties tajās platformās, bet tādēļ iet uz kino viņi nav gatavi. Bet savukārt Wesa Andersona dēļ viņi ir gatavi iet uz kinoteātru. Piemēram, Splendid Palace statistika rāda, ka Wesa Andersons ir numur 2 reitingā šogad. Tātad cilvēki saprot, ka ir kaut kādas lietas, ka es sevi apdalīšu. Ja es neskatīšos to uz šo te krāšņumu, uz lielā ekrāna, viņi iet uz lielā ekrāna. Asteroīdu pilsēta? Jā, Asteroīdu pilsēta. Numur 1, ja jūs interesē, ir mācība. To starp citu arī, ko tu Dairas saki, to teica arī tajā Nostradamus reportā, kas ir Vācu lielā Jorka kino izplatīšanas grupa, kur viņš norādīja, tas Kristians Bauers, viņu vadītājs, ka tas bija par 2022. gadu, ka ar Parazītu vai vēl pa Mēriņam vai Nomadland nebija problēmas, jo viņš uzskatīja, ka tās ir lielas filmas, kuras ir radītas lielajam ekrānam. Kas vispār ir šobrīd, ko nozīmē radīt filmas lielajam ekrānam? Protams, ir cits jautājums. Starp citu, vai šis ir kaut kāds novecojis uzstādījums filmas lielajam ekrānam? Šis nav novecojis uzstādījums. Es pat ļoti rosinātu par to producentus padomāt par to, ja jūs jau mērķtiecīgi taisāt filmu maziem ekrānam, ka jums nav jātaisa filma, kuru varētu rādīt uz lielā ekrāna. Tam nevajadzētu vispār būt. Tas ir kaut kas, tā ir cita ražošanas droši vien specifika un kameras stils un viss šīs lietas, kas attiecās uz mazajiem ekrāniem. Ja jūs taisat lielas vēsturiskas filmas, tad skaidrs, ka jūs uzreiz kaut kur jau pakausī paturat ideju par lielo ekrānu, jo citādāk taču jums nav jēgas šo smalko darbu, mākslinieku, rekvizītoru, kostīmu mākslinieku, grīmētāju darbu veikt, ja to nevar mazajā ekrānā nolasīt. Tā ir tāda lieta, par ko es bieži domāju. Es domāju, vajadzētu būt 2 dažādu budžetu somām vienas. Prioritāri. Jau ražojot filmas. Jā. Es neražoju filmas, man viegli runāt, bet tā tad... Tas ir jautājums kinocentram. Kinocentram varbūt ir cits viedoklis. Kinocentram nav tāda... es nezinu, slota, tātad ražot filmas lielajam un mazajam ekrānam. Visas filmas, vai vajadzētu? Saņēmušas finansējumu, viņām ir jātiek izplatītām kinoteātros. Tas pats attiecās arī uz kopražojumiem. Un es zinu no saviem kolēģiem Igaunijā un Lietuvā, kuru arī tieši ir tāda paša nosacījuma, ka ir
Kaut kādi, tad ir dažreiz izņēmumi, ka ļauj tos kopražojumus uzreiz izrādīt platformās, saprotot, ka kinoteātros būs ļoti grūti nodrošināt skatītājus. Bet būtībā, tas lielais ekrāns ir pamata ekrāns. Bet es domāju, ka mēs esam tajā laikā, dzīvojam tajā laikā, kad kino finansējumu piešķir ne tikai kinocentrs, ir arī Kultūra Kapitāla fonds, ir arī platformas, kuras finansē pašas savus produktus, un tur top šie produkti, kas ir domāti tikai un vienīgi mazajam ekrānam. Līdz ar to, tas viss jau notiek. Tas viss jau notiek, un neviens, starp citu, arī platformās veidotās filmas, viņas dažkārt izvēlas svinēt pirmizrādi kinoteātros, parasti tad tie ir slēgti seansi, tā viņi to parasti izvēlās, bet būtībā tā tad, es nezinu, kādu iemeslu dēļ viņi to rīko tad slēgtos seansos, jo vai viņi apzinās to, ka tā ir produkcija mazajam ekrānam, un tas, ko mēs šobrīd darām, būtībā mēs kaut kādā ziņā pārkāpjam paši savu rāmi, un mēs neesam tik pārliecināti iespējams par to, kā tas varētu izskatīties uz lielā ekrāna. Es nezinu to motivāciju, bet tas ir fakts kā tāds, ka tā tad šobrīd, bet šis gads, Gint, būs ļoti izšķirošs tam, vai, piemēram, daudzsēriju filmas, kuras ir finansējums ir gan no Eiropas fondiem, gan no Nacionālā kinocentra, vai viņas attaisnos to, ka viņas iznāks uz liela ekrāna. Pirmais gadījums droši vien būs veiksmīgs, un tas būs Pansija pilī, jo mēs esam neko nezinām. Nē, bet es kāpēc, ko mēs, es tikai kāpēc, bet man ir, es uzdrošinos prognozēt situāciju, jo mēs šogad esam palikuši pēc janvāra un Mātes piena mēs esam palikuši vispār bez lielām nacionālām filmām. Mēs būtībā cilvēkus esam nobadinājuši. Visu repertuāru ir vilcēja filmas. Diemžēl tas atsaucās uz visu Splendid Palace repertuāru, ja mums ir apsolītas un 3 reizes dažādos slotos ieplānotas lielas nacionālas filmas, kurā mēs attiecīgi atbrīvojam zāles, un pēc tam šīs filmas tiek pārceltas uz nezināmu laiku. Tas, protams, ārkārtīgi ietekmē repertuāru. Otrkārt, Splendid Palace publika grib skatīties nacionālās filmas arī. Viņi grib skatīties varbūt pat pirmkārt nacionālās. Bet es noskaidroju, ka šogad lielām Kristapām bija iesniegtas 19 pilnmetrāžas spēlfilmas. Un kā tā lielā nacionālā filma nenoliedzami ir Mātes piens, tā ir pirmizrāde gada sākumā. Tas jau ir bijis šogad. Tā ir skatītākā filma pagājušajā gadā. Ir sajūta, ka tas ir bijis sen, bet tas bija šogad, kas attiecās uz praksi, ka producenti pārceļ savu filmu pirmizrādes objektīvu iemeslu dēļ. Jā, protams, citēsim kultūras ministri, mēs kopā ar producentu asociāciju strādāsim pie tā, lai šādas ekstrēmas gadījumus mazinātu. Paldies jums! Bet vēl ir viens cits jautājums, ir jaunā paudze, kur arī Eiropā cīnās par to, kā uzvedās Z paudze kinoteātrā. Kas ir tas, ko viņi skatās, jo, cik es saprotu, tā ir paudze, kur socioloģiski mēra un kurai visos aspektos tie paradumi ir savādāki. Ļoti skaļi. Droši vien tā paudze, kas ir pie jums, ir drusku atšķirīga no tās paudzes, kas nāk pie mums. Splendid Palace paudze ir drusku varbūt jau nobriedusi vairāk, ja neskaitam skolas somas seansus, kas ir īpaši jāpieskata un tā kā visi, tā. Bet kas attiecās uz pamata auditoriju, kas nāk, viņi ir ļoti prasīgi. Viņi arī ir galvenokārt tā ir studējošā jaunatne, tostarp arī starptautiskie studenti, un, protams, ka tie nav tūkstošiem cilvēku, bet, piemēram, kvalitatīvos tādos kino piedāvājumos, mans šī gada cienījamākais
projekts, liekas, ir Trīra pilnā retrospekcija, kurā bija faktiski tā kā varēja saskatīt zālē gan cilvēkus, kuri ir atnākuši tāpēc, ka viņi zina, kas tas ir, gan arī cilvēkus, kuri ir atnākuši beidzot to paskatīties. Un tie ir jauni cilvēki. Un tas attiecās arī, piemēram, uz itāļu jauno kino, tas attiecās arī uz lektoriem, kas jau varbūt ir mērķēti vairāk uz jauniem cilvēkiem, kā tas, ko tu nedrīkst. Kuri neko nezina. Kuri jau kaut ko zina. Patiesībā tas attiecās uz visiem šiem mērķtiecīgi tēmētajiem projektiem, kuros ir šī prasība pēc tā, ka kvalitāte tam, ko tu piedāvā, tu vari, kā saka, likt galvu ķīlā, ka tie cilvēki dabūs to, ko viņi vēlas. Mēs radījām Hirosima mana mīla, toreiz ar Dāvi Sīmani. Seans bija, saprot, nav jau taču tā, ka cilvēki visi grib vēlreiz paskatīties, kā atombumba izšķaida Hirosimu, ja, bet viņi grib paskatīties vēlreiz Renē filmu. Un, tu saproti, tie ir tādi notikumi, jā, tie ir tādi notikumi, uz kuriem atnāk jauni cilvēki. Bet man interesē par tiem normāliem jauniem cilvēkiem, kur neiet uz Renēli. Ko dara tie, kuri iet? Labi. Viņi taisa lielu bardaku, tā ļoti nopietni. Viņiem ir savādāk izpratnē, kā viņi skatās kino. Viņiem ir, pirmkārt, ir gadžeti, viņiem ir draugi. Viņiem ļoti patīk runāties, pārunāt, ķiķināt. Viņiem patīk izpausties emocionāli. Un tas ir pilnīgi citādāk nekā tāda nobriedušātāka auditorija. Mums bija filma Smile. Viņa, man liekas, jau pirms gada vismaz iznāca Smaids šausmu filmu, un mums pat bija ideja tāda, ka ir jāveido divu veidu seansi, vienu šiem traki jauniešiem un otru tiem, kas vienkārši grib tiešām izbaudīt klusumā to šo te šausmu filmu un tā kā izbaudīt visu to, ko tā šausmu filma tev tā kā vajadzētu ar tevi izdarīt. Un tas, kas ir ar jauno auditoriju, pirmkārt, viņiem nav ļoti daudz satura. Un patiesībā tas saturs, kas viņus interesē, mēs uzzinām no viņiem. Nevis no release schedule, kur ir filmas salikts, tur major studijām iznāk tādas un tādas filmas, bet mēs uzzinām no viņiem, ko viņi grib redzēt. Viņiem intereses ir ļoti dažāds. Viņiem patīk anime. Tas ir kaut kas ļoti populārs viņu vidū, un viņi mums prasa, vai būs iespēja redzēt šādu filmu, šādu. Otrs ir tā kā viss mūzikas saturs, arī tas viņus ļoti interesē, un tā kā ļoti žēl, ka līdz Latvijai daudz, kas nenonāk tas, kas viņus interesē. Bet skolas soma sākās 100 gadus laikā, Latvijas valsts 100 gadus laikā tā ideja sākās, tika realizēta, vai tagad jau pēc 5 gadiem mēs varam pateikt, ka tas radīja potenciālo kinoskatītāju nacionālajiem kino. Es domāju, pilnīgi noteikti skolas summa dod. Tieši šodien pirms nākšanas šejienes reģistrējas seanss ar vairāk kā 2000 skolniekiem. Tas ir līdz 2:00. Tie katrs tas bērns, jaunietis, viņš noskatīsies vienu Latvijā ražotu filmu, un tur ir dažādi tur gan dokumentālās filmas, gan tur Janvārs vai Astra, vai tas pats Mātes piens un Circiņš Ziemassvētki, kas atkal rulē šajos Ziemassvētkos. Ka tas ir milzīgs cilvēku skaits, milzīga auditorija, kas nav tā teikt ar pliku roku ņemam. Un vēl jau lielāks prieks, ka tas jau nav tā, ka kaut kāds tas ir labdarības projekts, kur studijas pavēlti dod tās filmas, un tomēr studijas arī saņem par to zinām naudu. Un tas, es domāju, vairāk gadu garumā arī tās skolas, kas ir iesākušas to kino rādīt saviem skolniekiem, viņi arī turpina no gadu uz gadu. Un tad tur jau ir reģionos vairākas skolas, kur tie jaunieši, kur viņi, 5 gadu vienu bērnu dzīvē ir diezgan liels laiks, no 5. klases līdz vidusskolas 1. gadam. Un, ja viņš katru gadu ir savas 2-3 filmas nosties, viņam jau ir diezgan liela tāda bāze. Tajā, kas tāds pedagoģiski piespiedu mehānisms. Man jautājums par to, vai šis piespiedu mehānisms vai nestrādā, vai viņi iet uz fórumu cinemā, vai viņi iet brīvprātīgi 21 gadu vecumā, tagad paši skatīties jaunākās latviešu filmas. Es domāju, tas tikai veicinoši. Precizēsim, ka tātad skolas summa, tas ir tikai nacionālais. Jā.
Jā, tāpēc arī jautāju. Nevar neko citu viņiem piedāvāt. Mēs vienreiz eksperimentējām ar tādu Eiropas lektoriju, kuru gan izjauca pēc tam pandēmija, bet tāds eksperiments bija, un mēs viņu balstījām uz tiem, kas ir aktīvākie skolas somas nācēji, vai viņi nebūtu ar mieru paskatīties kaut ko citu. Jā, bet tur ir problēma ar to finansējumu, jo tad viņiem būtu jāmaksā pašiem, bet tas bija vienkārši ir kaut kāda, jums katram ir kaut kāda bāze, jūs redzat tās skolas, tās skolotājs, tie, kas ir tādas, kad sāk viena klase nāk, tad nāk no tās pašas skolas vēl 2 klases, tad beigās nāk 5 klases jau no tās pašas skolas, un tas jau izveidojās kā tāds, jau kaut kāda tāda komūna, kas nāk no vienas skolas. Bet man bija viens tāds gadījums, intereses cienīgs tikko, ka atnāca uz Eiropas filmām jaunieši, es viņus uzmundrināju atnākt, un viņi atnāca, un 2 no viņiem bija tādi, kuri teica, ka viņi nekad nav bijuši Splendid Palace. Tādu cilvēku joprojām ir ļoti daudz. Jā. Un tā tad viņi teica, ka viņi nav bijuši Splendid Palace, bet tad izrādījās, ka viens no viņiem ir bijis ar skolas somu, bet to viņš neskaita. Tā kā to viņš nepieskaita. Tā nav kino pieredze. Jā, tā viņam, to viņš skola. Jā, tā ir skola, bet tagad viņš ir atnācis pats. Un tad viņš ir ieraudzījis, kā tas izskatās. Tas ir tikai tāda replika par to, ka skaidrs, ka man liekas, ka skolas soma ir izdarījusi, ka tas projekts būtu ļoti bēdīgi, ja viņu kāds apdraudētu šo projektu un ka viņš neturpinātos, bet es ceru, ka tā nav. Jo tāpēc, ka tomēr mēs jau saprotam, ka tās ir ne tikai filmas, tie ir muzeji, tas ir teātris, tas kaut kādā veidā tie jaunieši visticamāk nekad ar savām mātēm neaizietu uz šiem pasākumiem, viņi tikai aiziet kopā ar tajā skolas somas ietvarā. Daļai no viņiem varbūt iespējams ir finansiāls problēmas, un otrai daļai no viņiem nebūtu nekādas intereses iet ar mammu. Arī par to saturu, vai, 9. 10. klases jaunietis tāpat aiz brīvprāti skatīties to mātes pienu, bet ir ļoti svētīgi, ja viņš viņu noskatās. Ne jau kā spaidu pēc, bet ja viņam ir vēl arī lielisks pedagogs, kas iedod kādus ievadvārdus šai sakarā, tad tas ir tikai apsveicami. Un tas ir tas nākotnes kino skatītājs grib vai nē. Tas, kas jau būs saskāries ar kino, tas, ka viņš nonāks atkal kinoteātrī, būs daudz lielāka iespējamība, ja viņš jau būs šīs filmas redzējis iepriekš, nevis tad, ja viņš 20 gados pirmo reizi ies uz kino. Tas, kas ir viena no tendencēm jau vairākus gadus, ir šī kino restaurācijas tendence. Kā tas filmu restaurācijas filmu restaurācija kļūst ar vien populārāk, gan lielām sales aģentūras jau veido savu šo kolekciju balstoties un iepērkot no jauna šīs restaurētās filmas. Kā jūs redzat, kur šeit ir jūsu kinoteātru vieta šajā spēlē? Kļūstot par daļu no cinematēkas, izpildot cinematēkas funkcijas vai tam līdzīgi? Arī tā skaitā Eiropas un pasaules kino kontekstā, jo man bija interesanti pieredze Filadelfijā, ievēroju Arthouse kinoteātris, bija izvēlējies demonstrēt šī britu izdevuma Sight and Sound 100 visu laiku labākās filmas, ko nosaka dažādi Eiropas kritiķi pa 5 gadiem laikam. Un es sapratu, ka liela daļa no šīm 100 visu laiku labākām filmām es nekad savā padomju cilvēka dzīves pieredzē uz lielā ekrāna vispār neesmu nemaz redzējis. Ka šis ir kaut kas pavisam jauns un interesants, ka mums ir varbūt vērts atgriezties arī caur šo te Eiropas kino restaurāciju vai pasaules kino restaurāciju pie filmām un uzrunāt tās paudzes, kuras pirms Arsenāla laikā šis filmas nemaz nav redzējuši. Jā, viņus arī interesē. Un mums arī bija, kad mums bija La La Land un arī citas klasiskās, La La Land grūti nosaukt, jo varbūt klasika. Jā, īpaši kaut kurai paudzei, Z-paudzei. Bet arī citas klasiskās filmas, Casablanca,
ir jauni cilvēki, kas tieši viņus ļoti vēlas redzēt un priecājas par šo iespēju, kad ir uz lielā ekrāna iespējams noskatīties. Mans padoms ir tāds, ka šobrīd klasika, faktiski tādā kinoteātrī, kā Splendid Palace, ir repertuāra daļa. Ka tas vairs nav kaut kas tāds ekskluzīvs, vienreizējs, kas notiek kā agrāk vienreiz gadā pirms Ziemassvētkiem. Arī šogad pirms Ziemassvētkiem būs satikšanās Sant-Luisā, tā kā arī klasiski filmi. Mēs ņemam šobrīd tādu vecāku klasiku, tādu klasiku, ja, pašlaik. Bet ir viena, protams, lieta, ka mēs redzam, ka tas, kas tomēr īsti nedarbojas, ir tas, ka, piemēram, paņem viens izplatītājs filmu un mēģina viņu izplatīt vairākos kinoteātros. Ka tā klasika, ja tev ir tāds... Tikai pie jums? Nē, ne tikai pie mums, bet ka tā ir kaut kāda tāda tava izvēle. Respektīvi, tā kā, ja mēs paši pērkam, piemēram. Selection by Splendid Palace. Jā, tieši tā. Bet tas ir dārgi vai kāpēc? Cik lielā mērā? Tas ir riktīgi dārgi. Jā, tas ir ļoti dārgi, un tev ir jāsaprot, vai tas vispār, tas nav tāds īsts peļņas jautājums vispār. Protams, ka tam ir jābūt rentablam, jo pretējā gadījumā neviens neatļaus pirkt vēl vienu filmu, bet tomēr tās klasiskās filmas ir tās, kas veido to seju. Kā lai to pasaka precīzi, ar to zīmolu, to imidžu, jā. Tā mēs to redzam, jo tāpēc, ka ja tās filmas ir citos kinoteātros, tad tas kaut kā nojauc to sajūtu, ka tev ir jāiet uz turieni, vai kur tad tev ir jāiet. Bet varbūt, ka tā būtu jauna normālība, ka visos kinoteātros arī rāda. Vispār tā ir jauna normālība. Ir tā normālība. Es gribu pieminēt arī kā Bīzi, vēl vienu Eiropas Cinemas kinoteātru, maziņu kinoteātru, bet viņi, piemēram, 2 gadus pēc kārtas ir veidojuši ļoti vērtīgas tādas retrospektīvas, Pedro Almodovara retrospekcija pērn un Davida Linča retrospekcija šogad. Tie ir ļoti dārgi projekti, kuri var tapt tikai ar kultūra kapitāla atbalstu. Ja? Mēs runājam, kā Bīze ir ļoti neliels kinoteātris, tur nevar šo saržīt pārdot tik daudz biļetes, bet, tā kā daudziem jauniešiem, studentiem parasti ir tāds pārsteigums, kāpēc vecās filmas, ja tās rāda kinoteātrī, kāpēc tas izmaksā tik daudz? Tas izmaksā daudz, jā. Jā, tas ir dārgs projekts. Ja kino biļetēm būtu samazināts PVN vai vispār bez PVN līdzīgi kā citiem kultūras produktiem, kāds būtu rezultāts? Ko jūs iegūtu? Visi būtu par. Jā. Kāpēc to ir tik sarežģīti, jūsuprāt? Te vajadzētu jautājumu adresēt Arvilam Ašerādinam, patreizējiem finanšu ministram, kā arī iepriekšējiem finanšu ministram. Zinām, ka Covid laikā bija mēģinājums samazināt, tajos ekstrēmajos apstākļos samazināt PVN kino biļetēm. Tas viss bija pilnīgi... tas nebija veiksmīgi. Tātad mūsu finanšu ministrija ļoti noraidoši uztver dažādas ierosinājumus par PVN samazinājumu. Es domāju, ka tas nav pārsteigums. Ja? Labi, par to mēs esam par, bet tad vēl pēdējais jautājums, kas ir tāds vairāk iezīmējās pagājušajā nedēļā aktualitāte, bet tas laikam ir arī tāds vēsturisks jautājums par filmas Zēns un Gārnis izplatīšanu Baltijā, par to, kas notika Lietuvā, kur šo filmas demonstrēšanu neatļāva, un tas radīja to jautājumu, kādā reģionā no kinoteātru izplatīšanas Latvija tiek ierindota no starptautiskā skatu punkta, jo mēs ilgu laiku bijām arī Eiropas kino izplatīšanā, distribūcijā mēs tikām ierindoti kā bijusī Padomju Savienības daļa. Un ko izmainīja Ukraina šajā izplatīšanas perspektīvā, kad vairs šie Krievi izplatītāji nefigurēja, un kas
ir tas, vai šī koloniālā attieksme, kā tu, Daira, minēji, turpinās attiecībā uz mūsu reģionu, tieši izplatīšanas jomā. Nē, par lielajiem distribūtoriem. Par Zēnu un Gārni ir skaidrs, jā, tur ir tieši šī koloniālā attieksme bijusi nevis, teiksim, ja franču izplatītājs nepārdeva filmu Baltijas izplatītājiem, bet pārdeva viņu franču izplatītājiem, un pēc tam franču pareizāk sakot, franču izplatītāji nepārdeva tātad Baltijas izplatītājiem, bet pārdeva Krievu izplatītājiem, kurš, teiksim, Ukraiņu kara ietekmē bija izveidojis biznesu citā valstī. Jā. Paldies tev. Jā, citā valstī, tad līdz ar to radās šī te konflikta situācija, kurai Lietuvas solidaritāte bija daudz spēcīgāka. Šeit Latvijā mums nav nekādu, kā lai saka, likumisku. Lietuvā arī nav nekas likumisks. Visi Lietuvas kino teātri vienkārši apvienojas un pateica, ka viņi neizplatīs šo filmu, piedāvā šis konkrētais izplatītājs, kuram ir, formāli dokumenti, papīri ir kārtībā, bet ir iespējamas tur saiknis ar Krieviju. Līdz ar to arī Latvijā nekas netraucē kinoteātriem apvienoties un pateikt, mēs neizplatīsim šo te Japāņu animācijas klasiķa animācijas filmu. Izrādam, pareizāk sakot. Mēs izrādām. Jā, Latvijā filmu izrādīs dažos seansos, jo tā tad arī nav likuma burta, kas juridiski legāli ļautu aizliegt nesadarboties ar šo konkrēto kompāniju. Tā Igaunijā reģistrēta kompānija. Bet līdz ar to, var komersanti. Visi kino izrādītāji var vienoties un nostāties kaut kādā pilsoniskā pozīcijā. Šis ir tāds unikāls gadījums, vai šis ir vēl tāds pārējais gadījums par to, ka pēc Ukrainas mēs nesaprotam, kā šī izplatīšana uz mūsu reģionu pārveidojās? Mēs tad saprotam. Tas, kas nesaprot, ir lielie franču sales aģenti, filmu tiesību turētāji, kuriem, ticiet man, mēs joprojām esam kaut kas ir bijušais padomju bloks, un viņi nesaprot šo te problēmu, arī lielās starptautiskās kino organizācijas šo problēmu līdz galam nesaprot, ir bijušas dažādas sarunas, ir bijušas sarunas arī Eiropas līmenī, un atbildi ir mums filmas nav sankcionētas, mēs nekā nevaram ierobežot šos franču komersantus, kas pārdod filmas Krievu izplatītājiem, jo tur maksā milzīgas naudas, un pēc tam tie Krievu izplatītāji, protams, mēģina vēl šīs filmas izplatīt arī Baltijā. Tas ir aiz inerces, ka viņi to Baltiju karina klāt? Jā, bet arī vienkāršā komerciālā loģika tur darbojās, un arī savā veidā, tās Rietuma Eiropas arogance, un arī tas, ko jūs gribat, filmas nav sankcionētas. Bet kāds tad ir risinājums šeit? Būtu kaut kāds politisks paziņojums no visu Baltijas kinoteātru un izplatītāju viedokļa, paust savu attieksmi publiski, redzami tādā Eiropas līmenī, ka tas ir dzirdams. Šādas vēstules ir rakstīts arī mēdījai, piemēram, un tas nav nekādā veidā sumējies kaut kādā, reālās ierobežojumos. Es vēl gribētu teikt, ka kinoteātri tomēr mums nav tas izplatīšanas, tas pirkšanas process tāds necaurspīdīgs, nezināms. To dara izplatītāji. Es domāju, kāpēc tas atnāca pie mums par to Zēnu un Gārni tikai vēlāk, tāpēc, ka Lietuvas izplatītāji vairāk piedalījās šajā pitching procesā par šīs filmas tiesībām. Un tāpēc arī varbūt tas cepiens viņu pusē bija ātrāks, tā reakcija bija. Mēs tikai pēc tam ar to nākamo vilnu to uzzinājām, kad šāds te notikums ir. Un lietuviešu kolēģi, protams, dalījās ar šo visu informāciju un tā, bet tas, kad arī tagad pastāv, es pieņemu, ka kaut kāda darījuma citiem izplatītājiem ar kaut kādiem pastarpinātiem, ar Krieviju saistītiem komersantiem. Bet kā mēs kā kinoteātris to neredzam, vai mēs to vispār uzzinām, tas ir jautājums. Splendid Palace pārbauda cilvēkus tajā sankcionēt
sankciju sarakstā. Bet šī kompānija nav sankcionēta. Jā, tieši tā. Mēs pat nerunājam par kompāniju, mēs runājam par konkrētiem cilvēkiem, kuri raksta vēstules, un mēs mēģinam pārbaudīt arī sociālajos tīklos. Bet jums jau arī bija dažādi Krievu autori orientēti kultūras pasākumi ar dažādām Krievu kino un teātras zvaigznēm agrāk. Tas viss ir beidzies. Nē, tas nekas nav beidzies. Tie ir telpu nomas pasākumi, par kuriem uzņemās atbildību. Mēs viņus pārbaudām šajā, tāpēc mums ir tik strikti tie sankciju saraksti, kuros mēs pārbaudām visus cilvēkus, kuri piedāvā šos produktus. Un ja viņi nav šajos sarakstos, tad mums nav īsti legālu sviru viņus atraidīt, ja mums tajā brīdī kinoteātris, piemēram, nav aizņemts, piemēram, ar Lielo Kristapu vai ar kaut ko citu. Tā tas ir, tā tas ir. Es nezinu, kā tas turpināsies. Es domāju, ka tas ir kaut kādā veidā droši vien, ja tiks pieņemts lēmums, ka visi cilvēki, kuri ir dzimuši Krievijā, es nezinu. Varbūt vispār jāiet strādāt. Pats pēdējais un optimistiskais jautājums, ja atgriežamies pie tās 19. gada statistikas, ka ir pasaulē, kad tika saražots ap 10 000 spēlfilmām un tikai 30% nonāca kinoteātros, vai jums liekas šobrīd, ka spēlfilmu pasaulē ir par daudz? Jā. Arī cilvēku pasaulē ir par daudz, bet mēs rūpīgi kopjam un satraucamies par Latvijas demografisko situāciju un ļoti cenšamies, lai latviešiem būtu filmas un vairāk filmas, tā kā ir gan par daudz, gan par maz. Bet tik daudz filmu, kā tiek ražots, tagad nav ražots nekad, tas gan ir fakts. Jā, un tu vēl ir TikToks, kur vispār slūžas visam vaļā. Kā tas var izpāsties? Mums varētu būt vairāk tās latviešu filmas, galvenais tās lielās, tās mēs gribētu, mums parasti sanāk tā kā apmēram 1-2 gadā, bet tās, kas pavalk arī, citas līdz, un kā jau es pieminēju to 100 gadus programmu, tad tas bija vienkārši ārkārtīgi burvīgs notikums mūsu kino demonstrēšanas dzīvēs, piedzīvot kaut ko tādu, kad ir interesi par tā kā viena pēc otras par visām filmām. Tas bija pirmais gads, kad bija 1/4 no tirgus. Gribās atkal Latvijā 106 būs veiksmīgi. Gribās vienkārši atkal to sajūtu, kādreiz piedzīvot, ka tā var. Kā tev liekas par daudz? Nē, ja mēs runājam pasaules mērogā, noteikti filmu ir daudz, un par tām mēs par kaut kādiem 50% filmu mēs nekad neuzzinām, mēs viņus nekad neieraugām. Un tas, protams, ir, es nezinu, kāds. Skumīgi. Tas ir noteikti skumīgi, otrkārt, tas nozīmē, ka šīs filmas tātad neizsījājās cauri kaut kādiem skarbiem sietiem, kas ir festivāla pasaule, kas ir kaut kādi, es nezinu, pitchingi un tādas lietas, kuros tu viņus vari ieraudzīt un sastapt. Jā. Man tas ir ļoti žēl, jo tāpēc, ka mēs ļoti daudz talantīgas tēmas un neparastus kaut kādus stāstus pazaudējam, jo mēs viņus neieraugam. Bet, piemēram, tur, Itāļi, piemēram, viņus ir uztaisījuši. Un mēs viņus nekad neieraugam, jo viņi pie mums nevar atnākt, jo tās filmām nav ne slavena režisori, ne slavena aktieri, ne liela budžeta, ne liels mērogs, un tās nav par slaveniem cilvēkiem un tam līdzīgi. Ja, tātad šādas filmas Latvijas situācijā viņām ir ļoti grūts liktenis. Bet kas attiecās uz latviešu filmām, es domāju, ka arī mums ir šobrīd daudz vairāk filmu, kā bija iepriekš, pateicoties tam, ka platformas strādā diezgan autonomi un ražo saturu un arī, es nezinu, kā jūs pret to izturaties, bet, piemēram, varbūt jūs tiešām visi abonējat visas platformas, bet, piemēram, es daļu no platformu satura nepārzinu, tāpēc, kad es nespēju noskatīties visu platformu. Globālo vai lokālo? Lokālo. Par globālo
Pat nesapņosim. Bet arī lokālo es apzinos, ka ir cilvēki, kas dzīvo Tetā, ir cilvēki, kas dzīvo GO3, ir cilvēki, kas dzīvo Latvijas televīzijā, un teiksim, viņiem noteikti nav abonents uz visiem 3 šiem Latvijas televīzijā vispār brīnišķīgs saturs un bez maksas. Latvijas televīzijā, protams, nav saturs bez maksas, to jūs visi saprotat, bet vienkārši par šo saturu nav jāmaksā skatītājiem. Bet galvenais, ko es gribu teikt, ka tāds mērķtiecīgs darbs uz... mēs zinām, kādas filmas patīk latviešiem. Latvieši nav tādi... baigie intelektuāļi, atvaino Ginta. Nišas auditorijas ir dažādas. Nišas auditorijas ir dažādas, jā, bet latviešiem mēs zinām, kādas filmas var prognozēt uz lielāku auditoriju, un ja tādu filmu nav, tad tie cilvēki kaut kādā veidā kļūst aroganti. Viņi, tad ko tu tur iesi uz to kino? Tad jau tu nezini, vai tev tas patiks vispār. Tāda mazas filmas netiek pamanītas. Arī mazas labas filmas netiek pamanītas, un tad ir tā sajūta, ka Kristapā ir iesniegts daudz filmu, un tad tev kāds var paprasīt, kas te jums te šogad vispār ir bijis. Jā, un ir bijis diezgan daudz kas, bet, acīm redzot, nav bijusi tā publicitātes smaguma un tā to 100,000 skatītāju, kas tad kinoteātros, kas tad pavelk to sajūtu, ka ir notikums, ir tas lielais notikums, jo tās mazās filmas nepamāda. Bet reizēm ir arī tā, ka, teiksim, reģionos tās mazās filmas, ja viņas, es nezinu īsti, kā viņas gradēt, lielās vai mazās, bet kad reģionos pamana, viņas reizēm labāk nekā lielajos kinoteātros, piemēram, tagad mums diezgan pieprasīts ir gan Elpot zem ūdens, gan vietām gaidāmas stipras lietas, kur, manuprāt, kinoteātros nav tā, ka gluži zāles būtu pilnas. Jā, nebija liels, bet arī viņām ļoti grūti, kā arī Dita teica, ļoti grūti izsisties caur tai visai informācijai, tikt līdz cilvēkam un sasniegt viņu. Arī tas kopražojuma filma Aptiekārs Melchiors, kas mums aizgāja, necerēt, es nezinu, vai tas bija tas viduslaiku stāsts, kas uzrunāja Jā, reģionu cilvēkus, bet mums bija 90 seans, un tas ir daudz. Daudz, jā. To ir grūti tā. Citējot ministru, turpināsim pie šiem jautājumiem strādāt. Paldies jums visiem. Paldies. un tiekamies pēc 100 un pēc 40 gadiem. Pēc 20 gadiem.